Neirologs ir ārsts, kurš izmeklē nervu sistēmas slimības. Nervu sistēmas slimības var būt saistītas arī ar asinsvadu darbības traucējumiem, muskuļu darbības traucējumiem un ar dažāda veida simptomiem, piemēram, tirpšanu, notirpumu, koordinācijas traucējumiem, reiboni, nespēju pārvietoties, arī miega traucējumiem. Es tā varētu turpināt un turpināt. Faktiski neirologs ir ārsts, kurš izmeklē centrālo nervu sistēmu un perifēro nervu sistēmu. Un ir ārsts, kurš ir vajadzīgs praktiski visiem gadījumā, ja ir galvas sāpes, muguras sāpes, reibonis un kustību koordinācijas traucējumi ķermenī. Neirologs reizēm nozīmē papildus izmeklējumus, piemēram, magnētisko rezonanci, kompjutertomogrāfiju vai dupleks-doplerogrāfiju galvas kakla asinsvadiem. Protams, arī jebkura cita speciālista apmeklējums var būt papildināts ar neirologu konsultāciju. Sākotnēji neirologu konsultācijā jūs iepazīsieties, un ārsts aicinās pacientu izteikt, kādas tad ir tās galvenās sūdzības, un būtu ļoti labi, ja koncentrētos tieši uz vienu galveno sūdzību, ko konkrētajā vizītē varētu atrisināt. Tad ārsts pajautās vēl papildus jautājumus, ja viņam būs radušies un pacients nebūs izteicis visu, kas ārstu interesē. Un mūsu neiroklīnikā ārsts pacientu izmeklē. Pēc izmeklēšanas, parasti tas notiek ar neiroloģisku āmurīti, pacientam tiks sniegta atbilde par iespējamo diagnozi un par iespējamo ārstēšanu. Šeit Neiromed klīnikā neirologs saskaņo savu ārstēšanu ar pacientu un iesaka pacientam piemēroto ārstēšanu ne tikai pēc vadlīnijām, bet arī tādu kā personalizētu ārstēšanu, tieši ar pacientu saskaņojot lietas, kuras varētu viņam būt vispiemērotākās. Un tas būtu gan medikamentoza ārstēšana, gan fizioterapija, gan rehabilitācija, protams, arī psihoterapija un citas terapijas. Gaidīsim Neiromed klīnikā!